Rozetes būs pietiekami, jā? Jā, par rozetēm ir īpaši. Par rozetēm ir īpaši padomā. Šī dzīvokļa īpašniekam pieder pagalmā būve, kura dzīvē vairs neeksistē, bet pamati ir palikuši. Kadastrā parādās kontūra. Un, respektīvi, viņš ir gatavs par 25 000 eiro pārdot atsevišķā īpašumā. Tā kā Uz tiem pamatiem uzbraukt tā kā virsū? Jā, tu uzbrauc uz pamatiem virsū un tur ir mašīna. Jā, Kur ir tā sarkano līniju, kad es apzīmējumu. no lielas? Tur jau nevienai mašīnai viena? Dzīvē vienais. Cik tu dod par šādu dzīvokli? Es esmu komerces segmenta aģents. Man ir vēl izteikt nepiedienīgu Cenas piedāvājumu. Cik kvadrātmetri šeit ir? 110. 110 kvadrātmetri. Apdara ir tāda, kāda ir. Te jāliek diezgan daudz, vēl tomēr logi, viss. It kā kaut kas ir izdarīts, bet tā sajūta, ka tas, ka maz kas ir izdarīts. Pa metru augsts? Pa metru. Šādā stāvoklī? Jā, šādā. 2,900 pa metru. 2400. Opā! Tad jau tas ir ok. Tas nav slikts piedāvājums. Daudz skatās, vai ne? Viņi skatās, jā. Tu pa 2400 nopērc, 600 eiro te pietiek. Tu pa trīnīt dabūni foršu dzīvokli.